Gatavībā? Jā. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, basketbola draugi, tieši pirms paša saldā ēdiena U19 zēnu fināls starp divām reģionu komandām – Zaļā armija, Mārupas novada sporta skola un Valmieras Bērtāna basketbola skola. Un, Džeki, es gribu jums pajautāt, kā jūs jūtaties tieši pirms pašas fināla spēles, ņemot vērā to, ka jums šī ir, diemžēl, noslēdzošā spēle Latvijas jaunas basketbola līgā. Jā, man sajūtas ir superīgas. Kā jau jūs teicāt, pēdējā spēle sporta skolā. Godam jānospēlē, jācīnās līdz galam ir, un tad jau cerams arī izdosies uzvarēt. Ko piebilst? Protams, ir patīkams uztraukums pirms pēdējās spēles un spēlēt to finālā vēl noteikti ir ko pierādīt. Un, jā. Džeki, kas ir jāizdara finālā? Kādi ir uzdevumi, lai jūs varētu pabeigt sporta skolu un to absolvēt ar zelta medaļām kaklā? Jā, es gribēju pateikt to, ka noteikti jāturās kopā, jo arī, kā mēs redzējām vakardienas spēlē, bija kādi -4 pie 3 minūtēm mums, bet palikām kopā, atspēlējāmies, dabījām uzvaru. Es domāju, komandas gars mūs šodien vilks uz priekšu. Noteikti piekritīšu Artūram, ir jāturās kā komandai, jo būs gan kāpumi, gan kritumi. Bet galvenais arī ir turēties kopā visas 40 minūtes, un tas pats galvenais, manuprāt. Un to es arī jums novēlu, turēties kopā. Galvenais izbaudīt šo spēli, un tad jau, lai uzvar labākais. Paldies, Markus Kjops un Artūrs Kivlinieks. Veiksmi, Džeki, spēlē. Paldies. Esiet sveicināti, basketbola draugi. Jaunatnes līgas U19 izšķirošā sezonas pati galvenā spēle klāt. Regulārā sezona aiz muguras, visas vietas no jau 8. līdz pat 3. sadalīts un atlicis noskaidrot ir tikai šīs sezonas čempions. Finālā savā starpā tiksies Mārupas novada sporta skolas un Bērtāna Valmieras basketbola skolas jaunie basketbolisti. No šo fināla spēli kopā ar jums skatīsies divi kraukļi. Es, Guntars Jonāns, basketbolas skolas Rīga, Alfrēda Kraukļa, basketbolas skolas treneris, un mans bijušais audzēknis Edvards Egle, kurš šobrīd ir jau Liepājas basketbola kluba spēlētājs, bet pirms 2 gadiem U19 fināla vērtīgākais spēlētājs. Sveiciens, Edvards! Labdien! Kā iet? Viss forši, paldies, ka uzaicinājāt. Tas jau jāsaka jaunatnes līgas direktoram, Elvijam Mičulim, liels paldies. Viņš savus neaizmirst arī kā nekā Kraukļu skolas absolvents. Tā kā, skatīsimies Valmiera, Mārupe. Abas komandas nonākušas finālā, savus ceturdaļfināls un pusfināls ir izcīnījušas uzvaras. Mārupe pirmajā ceturdaļfinālā un beigās visai pārliecinoši tieši vēfiešus pārspēja 83-64 pusfinālā. Ar 4 punktu pārsvaru pieveica Daugavas Sportinām komandu un Valmierai pusfinālā
uzvara pret Liepāju un ceturtdaļfināla uzvara pret Liepāju un pusfinālā pret basketbola klases komandām. Savā starpā sezonā komandas divas reizes spēlēja 1-1 un abas izcīnīja uzvaras tieši pretinieku laukumā. Tagad neitrālā laukumā jānoskaidro, kuri būs spēcīgāki. Es arī teiktu, nav pārsteigums, kad abas divas komandas finālā, kā nekā abas komandas, es teiktu, tādos pašos sastāvos spēlē Rambirena turnīrā, jeb LBL2, tāpēc, cik es biju pats paskatīties uz Valmieras spēli vienu, viņi labi izskatījās. Ja man jāsaka, es domāju, ka Valmiera šodien uzvarēs. Man tev jāpiekrīt, es arī teiktu, pirms turnīra likās, ka Valmiera ir noteikti viena no favorītiem, protams, jaudīga komanda, arī Daugavas Sportnam komanda, tāpēc viņiem arī bija ļoti līdzīga cīņa šajā te vakardien notikušajā pusfinālā. Bet jau abi divu komandu sākuma piecinieki laukumā. Marks Tēbels un Tomas Kvasts komandas centra spēlētāji noskaidros, kurai no vienībām tad arī būs pirmais uzbrukums šajā spēlē. Valmierieši, komandas kapteinis Markus Sipko. Mūrnieks ar bumbu. Pirmais metiens neprecīzs, bet ar otro valmieriešiem izdodās atklāt spēles rezultātu. Markus Toms pielabo partneri neprecīzo metienu. Markus Sipko, Markus Toms, Markus Berkolts, Ralfs Mūrnieks, Tomas Kvasts. Tad 3 Markusi, Ralfs un Tomas sākuma pieciniekā Valmierai. Markus Trio. Markus Trio, un pagaid, mums pretī arī Markus Tēbeli jau pieminējām, tad Ričards Černievskis, Ralfs Mugurevičs, Markus Kijops un Artūrs Kivlanieks sākuma pieciniekā Mārups komandai. Ar cik daudz no šiem spēlētājiem laukumā esošiem tev šajā sezonā izdevās vai nācās spēlēt ar lielu daļu valmieriešiem, vai ne? Sanāca uzspēlēt, man liekas, tikai īsti pret Markus Sipko, pret Jāni Kalniņu, Jāni Mārtiņu Kalniņu. Jā. Un tas laikam arī īsti viss. Jā, un vairāki, kā jau minējām, protams, liela daļa, praktiski visi viņi spēlē Ramirenta Nacionālā basketbola līgā, bet daļa šo spēlētāju arī Latvijas-Igaunijas līgā spēlē. Pēc 2 gadiem noteikti redzēsim liela daļa jau pievienojoties kādām komandām, spēlējot Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Tajā skaitā tikko gūšais Ralfs Mūrnieks. Man personīgi ļoti patīk, kā viņš spēlējas. Es fanoju par viņu. Fano. Es skatījos LBL2 pēc grobiņu spēli. Negri samocis, man liekas, iemet 35 punktus. Tik labs tāds maziņš špīlerīts, tāds prieks skatīties. Arī ceturtdaļfinālā un pusfinālā bija starp komandas rezultīvākajiem spēlētājiem. Principā 3 spēlētāji Valmieras rindās abās šajās spēlēs gūta 10 vai vairāk punktus, tad viņiem arī Mūrnieks no 17 punkti ceturtdaļfinālā, 18 punktu pusfinālā pret basketbola klasi. Vēl 2 punkti Valmierai. Markus Toms. Otrais realizētais grozs Tomam jau pirmajā ceturtdaļā. Kivlanieks noteikti spēlētājs, no kur daudz Mārupei jāgaida šajā finālā. Izcila spēle viņam individuāli pret Alfrēdu Krauklu. Basketbola skola 30 punktus gūt ceturtdaļfinālā. Tāds klusāks bija pusfinālā pret Daugavas Sportinam. Taupījās finālā, vai viss sauc finālā. To mēs redzēsim, jā. Bet kopumā arī Mārup ļoti dziļa komanda šajā pusfinālā. 3 spēlētāji gūt 20 un vairāk punktus. Tēbels ar 26 bija rezultīvākais. Nevaram ir nepieminēt, kad Mārupei galvenais treneris ir Dāvis Čodies, kas arī šajā brīdī ir Rīgas ceļu galvenais treneris. Jā, abām komandām treneriem ir, kā saka, dubultas slodzes šobrīd. Precīzi tālmetiens Valmierai. Tāds labs izrāviens spēles sākumā. 7 punktu pārsvars jau 2,5 minūtes, kad nospēlēts. Un jau tevs pieminētais Dāvis Čodies pieprasa 1 minūtes pārtraukumu šajā spēlē. Pirmais metiens neprecīzs, bet ar otro valmieriešiem izdvēlē. Pēc 2 gadiem noteikti redzēsim lielu daļu jau pievienojoties. 17 punktu pusfinālā pret basketbola klasi. Aigals treneris.
Jā, abām komandām treneriem ir, kā saka, dubultas slodzes šobrīd. Tā minūtes pārtraukums ir noslēdzies. Komandas atpakaļ laukumā. 9-2 spēles rezultāts pa lauku vērtām Valmieras basketbola skolai. Jā, un pieminējām Mārups komandas galveno treneru Čoderu, kurš arī Rīgas Zeļu galvenais treneris. Un Valmieras komandu vada Normans Līšis, kurš savukārt ir Valmieras lielās komandas viens no treneru asistentiem, Kaspar Vecvagara palīgs. Tā kā viņam, principā, arī šobrīd ir pa divām frontēm jāraujās, un šobrīd paralēli notiek arī Latvijas basketbola līgas fināla sērijas, tāpat arī sērijas pa 3. vietu. Sanāk tieši šodien Valmiera pret Ventspili Jā, spēlē. šodien Valmiera pret Ventspili, jā. Tā kā, vismaz treneru korpus Valmieras lielai komandai pa vienu dalībnieku īsāks. Kivlinieks uz sodu metienu līnijas. Gan pirmo, gan otro sodu metienu Kivlinieks realizē. 5 uz doto brīdi Mārpei. Edvards favorīts. Mūrnieks līdz apakšai. Tas ļoti ātrs spēlētājs izstās Mūrnieks. Mārups uzbrukums. Tikam vēl sadarbi uz laukuma malā. Kivlinieks. Valmieši uzvar cīņu zem savu grozu pēc neprecīzā Kivlinieka metiena. Kvasts izcīna bumbu. Piezem uzbrukumā. Tomas Kvasts kustībā veidojas aizsarg. Pirmais pārkāpums viņam. Spēlētājiem maiņas Valmierā 27. numuru laukumā nāk Jānis Almesters. Kārls Almesters ar 27. numuru laukumā. Mārpei laukumā ir nācis ar 91. numuru Armāns Matrēvits. Par viņu laikam grib pieminēt to, ka viņš baigi līdzīgs ir Latvijas futbols izlases vārdsargam Rihardam Matrēvicam. Tā kā es laikam gribētu noskaidrot, ka viņš kaut brālis viņam. Jāņem būs kādā pārtraukumā palīgā internets un jāmēģina tas noskaidrot. Neprecīzs uzbrukums Valmierai. Almesters met garām, tad jau Mārups pret uzbrukums. Kivlinieks tiek sodu laukumā, izspēlē ārā Mugurēvics no tālās distances. Bumbās tā laukumu, bet tā paliks Mārups rīcībā. Prieks skatīties īstenībā, kā Mārups spēlē uzbrukumā. Kā nekā lielu paldies var teikt trenerim Maināram Zvirziņam, kas viņus vada LBL2 sezonā. Pats pie viņu uzspēlēju pagājušajā vasarā U22, kas man bija interesants piedzīvojums. Ļoti prasīgs treneris, bet es teiktu, tajā pašā laikā ļoti daudz no viņa var mācīties. Noteikti viens no gudrākajiem treneriem, pie kā tas ir strādājis. Neprecīzs Mugurēvičs. Laikam, ja tu vari iziet Aināra Zvirziņa skolu, tad jau tu pēc tam izies tur jebkur, vai ne?
Nevar tā teikt. Nevar tā Tā teikt. nedrīkst teikt. Ātri pārēj Mārupei. Un Kijops. Precīzi, nu Mārupe ir atpakaļ. Vairs tikai 1 punktu pārsvars palicis Valmierai. Un Kalniņš nāk laukumā Valmierai. Nu, kamēr šobrīd pauze, tad varbūt arī varam pastāstīt par rezultātiem. Attiecīgi, kā tad vietas tika sadalītas. 8. vieta Rīgas basketbola skola Centrs, 7. Ventspils, 115-104. Ļoti rezultīvā spēlē. Ventspilnieki izcīnīja uzvaru un pabeigš šo sezonu 7. vietā. 5. vietu izcīnīja Liepāja, pārspējot Alfreda Kraukļa basketbola skolu ar 71-67. Un bronzas spēlē ļoti līdzīgā mačā ar 78-76. Daugavas Sportnams pārspēja basketbola klasi. Vairāk kā puspirmās ceturtdaļas nospēlēt. Pārsvars Valmierai. Kalniņš ar muguru pret grozu, Kalniņš pret Tēbeli. 2+1. Tomēr tiesneši rāda, ka pārkāpums ir bijis pirms metiena. Runājot vispār par spēli pa 3. vietā, nu, es teiktu tā, tie, kas atnāca, tie galīgi nenožēlēja, jo uz pašām beigām Otto Bergmans iemetā, var tā teikt, game winner, kur 2 sekundes bija palikušas līdz beigām, un tas arī deva 3. vietu Daugavas Sportnamam. Jā, Daugavas Sportnamam, kur regulāro sezonu pabeidz kā pirmie. Valmiera finišēja 2. un Mārupa bija 4. pēc regulārās sezonas turnīra. Viņas pār tāds DSM 17 pret 17 uzvaras 5 zaudējumi, tad Valmierai un Centram, kas finišēja 3. abiem bija pa 15 uzvarām 7 zaudējumi, tā kā jāsaka Centram tāds vislielākais tāds kritums salīdzinot ar regulāro sezonu. Liepāja Ventspils savukārt pakāpušies. Nu, jāsaka, basketbola klasa arī, kas liela daļa regulārās sezonas pat bija ārpus šī astotnieki, kas kvalificējās fināla turnīram, bet tā veiksmīgs regulārās sezonas pat izskaņa. Un veiksmīgs šis fināla turnīrs, un viņš šeit augstāk nekā regulārā sezonā. Noslēgts. Ko mēs vēl varam pieminēt par šito gadu jaunatnes līgā, ir pieņemts jauns likums, ka vairs var spēlēt tā kā Ramirentā vai ACB, ka nav tiesas jādod bumba. Jā, šis ātrais auts, spāņu auts. Nu, mūsu gadiem laikam jāsaka, ka tas ir ātrais auts, ir nedaudz ātrākais, jo tomēr ir vēl specifika, kas atšķir to no šī oriģināliem jaunieviesējiem spāņiem. Tur atšķirība ir tāda, ka to spēlētāju maiņu pie auta var pieprasīt tikai tā komanda, kuriem pienākās bumba. Mums vēl, teiksim, tas ir nedaudz jāpiekurdzē, jo ir treneri, kas visai ļoti viltīgi uzreiz tiek, tās maiņas tur pieprasa tādās situācijās, kad varētu pretinieki izspēlēt tos sānauts ātros. Uz laukuma bija bardaks. Bumba met no vienas puses uz otru. Mugurevičs iesāk Mārupes uzbrukumu. Spēlē partneri no rokas rokā. 3 metiens, neprecīzs. Mūrnieks ar bumbu. Labi aizsardzībā nospēlē Mugurevičs. Nonāca tādā neizdevīgā divcīņā pret garāku spēlētāju, bet labi notur pozīciju. Mārpa iespēja samazināt rezultātu starpību. Apzinās pārkāpums. Almesters. Vēl viena piezīme rezervē Valmieras komandai.
ja nepieciešams, var taktiski apzināti pārkāpt noteikums. Gurēvičs ar bumbu. Oi, precīzs metiens. Viens no šiem 3 spēlētājiem, kas pret DSM gūl 20 punktus, un Mugurēvičam precīzi 20. Pirmajā spēlē pret VF šajā ceturtdaļfinālā 12. Tā kā arī viens no komandas līderiem šajā fināla turnīrā. Es teiktu, es varbūt bišķi vairāk sagaidu finālā no Jāna Mārtiņa Kalniņa, jo tāpēc, ka ceturtdaļfinālā un pusfinālā neteiktu, ka bija tik redzams, kā nekā gribētos, lai bišķi tas LBL1 basketbols ir pārāks pie jaunatnes līga. Nu, tā vajadzētu būt. Bet, nu, jāsaka, tā, nu, Kalniņš regulārā sezonā jaunatnes līgā nospēlēja 5 spēles. Sipko nospēlēja 8, tā kā viņiem tomēr tas lielākais fokus šajā sezonā bija, nu, jau Rāmerentu līgā vai Latvijas-Igaunijas līgā. Nu, kādreiz, es domāju, ka, nu, tie komandas biedri praktiski visu sezonu varbūt ir spēlējuši tā kā bez viņiem, ja? Un tad viņiem ienākot, it kā jā, noteikti viņi var, teiksim, ar to savu individuālo meistarību, teiksim, tādu pienesumu komandai dot, bet kādreiz tas var arī nostrādāt nedaudz, varbūt maina to ķīmiju. Varbūt, ka treneri tomēr vēl bišķiņ viņus tā kā nedaudz ierobežo, teiksim, nedod varbūt tik liels minūtes vai tik lielu lomu. Bet, nu, skatīsimies, varbūt finālā viss mainīsies. To jau pašam arī ir pieredze bijusi, jā, ne? tieši tā. Arī cik es nospēlēju pirms 2 gadiem jaunas līgā sezonas laikā 2-3 spēles, pat ja man ir mazāk. Man jāskatās, es neatceros no galvas. Mums jau bija vairāk džeki, kas mēs tajā laikā bijām. Klāt bija Latvijas universitātes, kad mēs spēlējām no LBL1. Bet mums tad tā veiksmīga, ka mēs visi bijām vienā komandā un jau nebija ar to problēmas atnākt atpakaļ uz jaunas līgu. Skaisti. Jā, labi ritmu maiņu Mugurēvičam. Kalniņš. Nav tālu no groza. Tas neizdodas. Cīņas un groza uzvar Bumbeli. Tēbels. Reiz otrā tempā tālmetiens. Černievskis netrāp. Pēdējā minūte. Sākusies pirmajā ceturtdaļā. Omurnieks uz sodu metienu līnijas. Pirmais precīzs. Otrais garām. Viņš ir 2 šoreiz. Arī vakardienas spēlēt, un 4 no 7 trāpīja, tad nedaudz ir 50%, kas nu noteikti ir rādītājs, ko varētu vēlēties labāk. Valmiera uzbruks ātri un mēģinās iegūt vēl vienu uzbrukumu pirmajā ceturtdaļā. Mēģina uzbrukt ātri, bet nospēlē neprecīzi. Es neesmu fans vispār šitiem sodiem, kad, teiksim, tā pats skrien iekšā un krīt. Tā kā es neesmu tam fans, bet, ja tas ir sods, tad tas ir sods. Tiesneši vēl labāk zina noteikums. Zariņš saņems piezīmi uzbrukumā. Vilnieks bumbu. Interesants tiesnešs tā mums nepiešķir sodu. Tā reiz turpināt. Mārup uzbruk gala auciņiem zem pretinieku groza. Markus Kijops aiz gala līnijas. Stāv ārā Markusam Tēbelim. Černievskis. Labi saspēle. Skaists give and go. Tas gan ar uzlikumu var Valmiera noslēgt pirmo ceturtdaļu. Vilnieks jau pats noslēgs.
Un niekam īsā laikā otrā stāšanās uz sodu metienu līnijas. Pirmais sodu metiens neprecīzs. Otrais precīzs. Regulārā sezonā 84% no sodu metienu līnijas. Ļoti solīds rādītājs un arī liels apjoms. Pēdējās sekundē metiens nav precīzs. Pirmā ceturtdaļa noslēgusies 3 punktu pārsvars valmieriešiem 19-16.
Tūdaļ otrā ceturtdaļa sāksies Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19 fināla spēlēs starp Mārupas novada sporta skolu un Bērtānu Valmieras basketbola skolu jaunajiem basketbolistiem. Ļoti līdzīgi, ļoti interesanti pirmā ceturtdaļā. Valmierieši to iesāka pārliecinošāk, ātri iegūja pārsvaru, tad izlīdzināja spēli Mārupi. Pēc 10 nospēlētām minūtēm 3 punktu pārsvars Valmieras basketbola skolai. Mārups rītā Rauls Mugurēvičs ar 6 punktiem uz doto brīdi, kas ir rezultīvākais spēlētājs. Un Valmieras rindās ir Rauls Mūrnieks arī ar 6 punktiem. Tā kā Rauls cīņas uz doto brīdi. Jā, pagaidām tā visai līdzīgi tie punkti sadalījušies. Valmierai 6 spēlētāji, kas atzīmējušies gūto punktu ailītē. Un 6 spēlētāji arī Mārupei. Kīlinieks soda metiena līnijas, būs savu 5. punktu. Soda metienu precīzi Artūram Kīliniekam. Par Artūru Kīlinieku arī runājot. Spēlētājs, teiksim tā, ar kuru var strādāt, kuram ir labs potenciāls. Viss augums, atlētiņas, varbūt metienu bišķi vēl pielikt, vispār būtu perfekti, bet tā. Tāds viens no retiem, var tā teikt, Latvijā uz doto brīdi tādiem izteiktiem 3. numuriem, kur nav uzbīdīti uz augšu un kurš nav nobīdīts uz leju. Jā, varēsim pasakot līdzi. Ticamāk, pēdējais gads viņam jaunatnes līgā, bet Mārupei ir šī otrā komanda. Varbūt var spērt vēl kādu soli uz augšu. Bet piekrīt tev, noteikti potenciāls. Interesants spēlētājs. Spēja atgūt vadību, iegūt vadību Kīlnieks no tālās distances. Un ko tur Edvards Egli teica par to, ka nevar iemest no tālmetienas, lūdzu? Sadzirdēju man uzreiz. Strauji izvirzījies līderos starp rezultīvākiem spēlētājiem, jo viņam ir 9 punkti. 5 punkti jau otrās ceturtdaļas sākumā. Kalniņš no tālās distances. Precīzi. +1 uz doto brīdi Valmierai. Kīlnieks ar bumbu. In and out. Strīds bumba. Tā būs Valmieras komandai, jo Mārupieši iesāk ar uzbrukumu otro spēles ceturtdaļu. Mūrnieks ar bumbu. Neizdodas Kvastam pēc tam, ka izcīnīs bumpēji pretinieku grozu ar atkārtot metienu raidīt to mērķī. Kijops uzvēl Kalniņu uz perimetra. Dos spēlēt Artūram Kīlniekam 1-1. Un vēl viens pēc tālmetiens Feldmans. Preslīs Feldmans. Preslīs Raimonds Feldmans. Kā Raimonda Feldmaņa dēls. Feldmaņa basketbola dinastijas turpinātājs. Pa dinastijas aktuēs, ka Raimondam Feldmanim senioram tēvs Aleksandrs Feldmans arī basketbolists, basketbola treneris. Domāju, arī vēl ar vienu var iemest tālmetienu, tāpat kā mazdēls. Vai otrādi mazdēls var iemest tāpat kā vectēvs. Un mēs nezinām, vai tēvs var iemest. Var. Kļūdās Mūrnieks piespēlē pārķer bumbu, pārkāpums laukuma vidū. Tāpināts sods.
Tiesneši atdod bumbu. Sāņot izspēli. Mugurevičs iespēlē Kijupam. Spēlēs inspirants. Nostaigāt robežas. Černevskis. Precīzs. Tad lielāko pārsvaru, kāds šajā spēlē bijis Mārupieši iegūši savai komandai. Černievs arī daudz ir uzbrucis no tālās distances šajā fināla turnīrā. Pagaidām tā precizitāte ir bijusi tāda nestabila. Markus Sipko varēs stāties uz sodmetienu līnijas. Pirmais sodmetiens precīzs. Kopumā arī labs spēlētājs ar labu augumu, ar labu metienu, labu caurgājienu. Tā kā interesanti arī būs pasakot viņam līdzi, kā viņam tā basketbola karjera izveidosies. Pirmo trāpu, otro met garām. 3 punkti, 3 rezultātus piespēlēšana pagaidām šajā spēlē Markusam Sipko. Vēl viens tālmetiens. Černevskis vēlreiz. 8 punkti jau Černievskim. 6 ļoti īsā laikā. Sipko. Pārkāpums fiksēts Markusam Kijopam. Tiesneši prāt nebija saulēcīgi iestājies ceļā. Sipko tiek garām savam pretspēlētājam uz pretkustību. Kijops nedaudz nokavēja palīdzību no vājās puses. Otro reizi sodmetienu līnijas Markus Sipko. Laukumā atgriežas Artūrs Kilnieks. Nomaina tieši tikko sodu. Cilvēks, kas dabūja sodu, Markus Kijops. Trāpa. Šajā piegājienā abi soda metieni precīzi. Virs 90%. Viņš regulārā sezonā tikai vienu soda metienu aizmet garām no 16 savās šajās 8 spēlēs, kurās piedalījās. Arī viens no labākajiem snaiperiem no tālās distances, no tālmetienu līnijas. No tiem spēlētājiem, kas iemetuši 30 un vairāk tālmetienas regulārā sezonā, visaugstākais realizācijas procents viņam 40. Tas jaunas līgā ir tiešām augsts. Sipko precīzs. Tieši kā runājām par šiem tālmetieniem, tā Sipko arī atzīmējās no perimetra. 8 spēlēs regulārā sezonā 33 no 78 iemet. Mugurevičs atbild ar to pašu. 3 punktu ballīgi tagad sākās. Jā. Mugurevičs ar 9 punktu noķer viņš Kivlonieku. Dālu rezultīvākā spēlētāja godu Mārus komandā. Jāskaita? Nē, tomēr tiesneši neskaita. Sipko vēlreiz precīzi. Pats sev izkārto šo metienu. Visā laikā kārtējā vadības. Nē, nav vadības maiņa, pietuvojās līdz vienu metienu attālumam valmierieši. Mugurevičs. Lodzo. Vēlreiz precīzi. Šobrīd tādu Mugureviča un Sipko divu cīņu. Katrs guvuši par 12 punktiem. Katrs īsā laikā pa 2 tālmetieniem realizējuši. Mūrnieks pēc kvasta aizsaka pārtrauc šo uguņošanu. Pēc ilgāku laiku pirmais aizmestais garām. Un pusotrās ceturtais aizdīt. 5 punktu pārsvars Mārupiešiem. 2 punktu skaitās. Tā kā vēl pie 3 punktiem šajā uzbrukumā var tikt Mārupe.
Pie 3 punktiem tikai nedaudz atšķirīgā veidā nekā vairāks uzbrukums ar 3 punktus guva komandas biedrs Mugurēvics. Kārtējā stāšanās sodmetiena līnijas Arturam Kilniekam. Te 5-7 punkti visu laiku ir starpā. It kā liekas, ka Valmiera pietuvojās, bet Mārupe uzreiz atbildēja 3 punktu metienu vai 2+1 tagad. Jā, no otro gadu pēc kārtas U19 finālā spēlē Mārupas novada sporta skolu pagājušajā gadu, kad finālā spēlē 2006. 2007. gadi piekāpās Daugavas Sportnam komandai. Tāda laba paudze, var tā teikt. Mārupē? Jā. Jā, noteikti. Bet, salīdzinoši jau jauna tā sporta skola. Manuprāt, 2003. vai 2004. bija vispār pirmie, kas tur tā kā pilnu ciklu izgāja. Un tad nāca šie 2005., 2006., 2007. Un tagad, principā, jau tajās mazajās grupās ļoti, ļoti labi nokomplektētas tās komandas, labs rezultāts rāda jaunatnes līgā. To pašu labāko arī var teikt pa Valmieras Bērtānu basketbola skolu, kur arī, manuprāt, ir viena no tādu labākajām tādām sadarbībām starp lielo komandu un, teiksim, visu to tādu basketbola piramīdu no pašas augšas līdz pašai apakšai. Jā, tur mēs arī varam pieminēt, tu pats spēlē Liepājā, kas tā piramīda, ka tu vari vēl sākt jaunu. Tu sāc vēl no bērnu kājas. Tu vari vienkārši savu jaunatnes līgu izsasties uz LBL1, uz LBL2, tad uz LBL1 un sev pierādīt augstākajā līmenī Latvijas. Doto brīdi +8 Mārupei. Mārupa arī pa visu laukumu gatavs sekt. Tomēr, kā Sitko bumbas saņem, vairs tāds liels spiediens netiek uz viņu izdarīts. Nedrīkst atļaut mest karstumu šeit. Bumbels met garām, Kilnieks izcīna bumbu. Izdodās viņam, lai arī nokrits uz grīdas, izdodās viņam to saglabāt, jau pārgājuši pretinieku laukumu pusē Mārupieši. Mugurēvics pret Kvastu. Kijovs Kilniekam. Precīzs tālmetiens. Černēvskis vēlreiz precīzs. Jau trešais spēlētais ar 10 vai vairāk punktiem Mārupei pirmajā puslaikā un pirmo reizi starp komandām arī divcipars skaitlis 42-31 Mārupa vadībā. Treneris Čoders pieprasīs pārtraukumu. Mugurēvičs ar 6 punktiem uz doto brīdi, kas ir rezultīvākais spēlētājs un spēja atgūt vadību, iegūt vadību Kilnieks no tālās distances. Un ko tur Edvards Edvards? 5 punkti jau otrās ceturtais sākumā. Kalniņš no tālās distances. Un vēlreiz pēc šīs tālmetiens. Nostaigāt robežas. Černēvskis. Precīzs. 40. Tas jaunas līgā ir tiešām augsts. Sitko precīzs. Sitko vēlreiz. Pusotrās ceturtais aizdīt 5 punktu pārsvars Mārupiešiem. Noteikti, bet salīdzinoši jau jauna tā sporta skola. Manuprāt, precīzs tālmetiens. Tāds pirmais lielākais izrāviens padevies kādai no komandām šajā spēlē. Mārupei 11 punktu pārsvars. Nepilns 4 minūtes vēl jāspēlē pirmajā puslaikā, ar ko atbildēs valmierieši. Mūrnieks. Pikenos laukuma vidū, mainās pie tā Mārupe. Kalniņš
Izspēle sodu laukumā, izspēle ārā, Sitko no stūra. Sitko aizmet garām. Pārkāpums cīņā par bumbas saņemšanu. Piezīme norma vēl nav sakrāta, bet, tagad ir. Tagad, jā, 4. piezīme pēdējā reize, ka varēja pārkāpt noteikums nesodīt valmieriešu. Černievskis ielēma spēlē. Mugurēvics apstājās no šī vieta patīk. No šeit kreisā 45. 2 taumtienas no turienes jau Mugurēvics trāpīs. Ātrs metiens, bet mērķi nesasniedz. Stājās no šī vieta patīk. Valmiera tā pavirši ieved to bumbu no auta. Ar to, protams, arī tas ir jaunatnes basketbols. Tur varbūt ir ātrums, jo šajās vecuma grupās ir atletisms, ir jau tāds spēks, bet vēl, protams, nav, teiksim, tās, nevar prasīt, teiksim, tādu varbūt koncentrēšanos visu 40 minūšu. Skaidrs, ka būs vairāk tāds kļūdas, kaut kāda azarta un vēl kaut ko, domāju, tu pats lieliski to zini, vai ne, kad piekarst, gribās kaut ko ātrāk, gribās labāk. Bet tas ir mācību process, tas ir vēl ar vienu visu, tas ir attīstības process, augšanas process. Varētu atzīmēt un paslavēt abu komandu tālākos rezervis, kas varbūt nav pārģērbušies uz šo spēli, bet ir kopā ar komandu, baltos kreklos, žaketēs, jā, čaļi ir uzcirtušies uz finālu. Kalniņš. Precīzi. Dziļi palīdz šeit no stiprās puses uz mūrnieku caurgājienu Mārupiešu, un par to samaksā ar brīvu tāmetienu. Šobrīd jau pusi no šī 11 punktu deficīta ir izdevies valmieriešiem sadaldēt. Savīckis. Tēvels. Pagaidām šajā spēlē vēl tāds paklus ir Markus Tēvels, kurš bija rezultīvākais pret DSN ar 26 punktiem. Tagad vēl viena izcīnīta bumba viņam. Mugurēvics neprecīzi Sitko izcīna bumbu, pats iesāk arī pretuzbrukumu. Tāds skaitlis pārsvaru neizdodās izveidot un līdz ar to 5-5 pozicionāls uzbrukums. Vēl pretstīt met Sitko, neprecīzi. Mārka vēlreiz neprecīzi. Sāks pēdējā minūte 2. ceturtdaļā. Mūrnieks ar bumbu. Grib spēlēt viens. Meklēs piespēli. Labi pacīnās Valmiera uzbrukumā. Kā paliek? Viens sekundes uzbrukumā vēl Valmierai. Kalniņš Kalniņš teicam pacīnās. Vispār uzbrukumu pēdējā sekundē realizē šo atkārtotās iespējas metienu. Parāda muskuļu savu. Māri centīsies spēlēt ilgi, vai nekas nepaliek Valmierai uzbrukumā. Mugurēvičs. 3 punktu metiens. Precīzs! Augsesnīgi realizē šo metienu Mugurēvičs. 3 sekundes. Kalniņš met sarežģītu metienu, netrāpa un pirmais puslaiks noslēdzies 47-38.
Mārupe vadībā. Dodamies lielajā puslaika pārtraukumā, tiekamies ar jums 3. ceturtdaļā.
rezultātīvākais spēlētājs. Un 5 punkti jau tās 4. sākumā. Kalniņš no tālās distances. Un vēl viens pēc tam nostaigāt robežas. Černēskis. Precīzi. 40. Tas Jaunas līgā ir tiešām augsts. Slikto Vēl vēlreiz. Kalniņš. Precīzi. Un Kalniņš teicam pacīnās. Grēvičs. Trīslu metiens. Precīzi. Godīga un tīra spēle nav tikai par noteikumiem.
Tā ir par cilvēkiem, kas tos ievēro laukumā un ārpus tā. Tiesneši, treneri, vecāki, skatītāji. Mēs visi veidojam vidi, kurā aug mūsu jaunā paudze. Azarts iedegas ātri, bet tas mēdz aizmiglot robežas. Atceries, tava pārspīlētā agresija nav spēks, tā ir vājuma pazīme. Nekļūsti par traipu. Uzvedies bērnu un jauniešu spēlēs, kā īstām atbalstītājiem pienākas. Respektējam mūsu jauno paudzi un ikvienu sev apkārt. Neesi traips. Turēsim basketbolu tīru. Aicina Latvijas Basketbola Savienība. Sports iedvesmo, kā arī pozitīvi uzlādē. Lai arī kāds būtu tavs sporta veids, kvalitatīvs ekipējums motivē darīt vairāk. Iedvesmo sevi sportam un izbaudi treniņus ar jaunajām Nike, Adidas, Under Armour un citu pasaulē vadošo sporta preču zīmolu kolekcijām. Viss nepieciešamais skriešanai, fitnesam, futbolam, basketbolam, tenisam, peldēšanai un citiem sporta veidiem. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais. Sports iedvesmo, kā arī pozitīvi uzlādē. Lai arī kāds būtu tavs sporta veids, kvalitatīvs ekipējums motivē darīt vairāk. Iedvesmo sevi sportam un izbaudi treniņus ar jaunajām Nike, Adidas, Under Armour un citu pasaulē vadošo sporta preču zīmolu kolekcijām. Viss nepieciešamais skriešanai, fitnesam, futbolam, basketbolam, tenisam, peldēšanai un citiem sporta veidiem. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais. Esam atpakaļ komandu sporta spēļu halē uz otro puslaiku. Latvijas jaunās basketbola līgas U19 fināla spēlē starp Mārupas novada sporta skolas un Bērtānu Valmieras basketbola skolas komandām. 47-38 rezultāts pēc pirmā puslaika pa labu mārupiešiem. Viņiem arī bumba šobrīd otrā puslaika sākumā. Labi izrāvienu otrajā ceturdaļā veids Mārupa. Labu uzbruku kopumā no tālās distances. Lielu apjomu izmet 22 tāmtiens 8 trāpī. Bērtānu skolai valmieriešiem ir procents labāks, bet no apjoms izmest mazāks, trāpījuši 5 no 11. Un kas tev vēl iekrīt varbūt acīs pirmajā puslaikā? Kas ir tās lietas, tavuprāt, kas labāks bija Mārupas komandai, kāpēc viņi šobrīd ir vadībā? Es domāju, pirmais jau, ka viņi iemet visus savus metienus un arī tas viss spēles flows, un tā kā liekas, viņiem ir labāks. Tas uzbrukums ir, varbūt tā teikt, bišķi sakārtotāks. Es vēl gribētu atzīmēt to, ka kļūdu skaits, 8 kļūdas pirmajā puslaikā bija Bērtānu komandas, Bērtānu Valmieras basketbola skolai, kamēr tikai 2, kas priekš jaunas basketbola līgas ir, priekš jaunas basketbola ir fantastisks rādītājs, tikai 2 kļūdas, 2 nospēlētās minūtēs, tā kā labi kontrolē bumbu. Es arī domāju, ka Mārupa bišķi iet tādā modernajā basketbolā. Viņi izmetuši 22 trīnīšus un tikmēr no 2 punktu zonas tikai 17 metienus izmetuši. Tā kā tas modernais basketbols... Lielāks apjoms no tālās distances, bet arī tie 2 punktu metieni ir krietni labāk procenti. Ir bijuši 59%, trāpījuši 10 no 17, kamēr valmierieši vairāk kārt tieši ir izmetuši kaut kāds tāds atliecienā 2 punktu metiens, kaut kur no groza apakš, varbūt sarežģīts metiens ir aizmetuši garām. Jā, un šis metienu procents 36 tikai, 2 punktu metienos, ar tādu arī visticamāk ir grūti būt konkrēti spējīgi, un tas noteikti lietas, kas viņiem jāuzlabo. Es arī gribu piebilst to, ka Valmierē tas uzbrukums bišķi tāds samocīts, izskatās tie metieni ir tādi grūti, teiksim, tā nav tāda brīva metieni tik daudz kā Mārupei. Tas arī, es domāju, ka uzsver, tas ir liels uzsvers uz kāpēc viņi tagad vadībā, viņiem ir plus 12. Individuāli jāatzīmē noteikti Artūrs Kivilnieks ar 15 punktiem pirmajā puslaikā, Rauls Mugurēvits arī 15 punkti, trāpīs 6 no 10 metieniem no spēles, tā skaitā 3 no 6 izpildītiem tālmetieniem, Rihardam Černievskim 11 punkti un jau 9 izcīnītas bumbas pirmajā puslaikā.
Tas pa Mārups līderiem valmieriešiem. Markusam Sipko 12 punkti. Jānim Mārtiņam Kalniņam arī 12 punkti. Samocīts metiens. Un šie ir tādi arī tie grūtie metieni, zemās precizitātes metieni, kas vēl tiek pabojā to komandas kopējo precizitāti. Šeit uzdodās neaizsardzībā labi nospēlēt Markus Toms. Uzsvarēja Mārupu par to, ka tikai 2 kļūdas pirmajā puslaikā, un tagad jau ir nav pat nospēlēts 2,5 minūtes, un jau ir 2 kļūdas Mārupei. Jau pat 3, jau kopā 5 ir, tā kā jā, vairāk 2 minūtēs ir vairāk nekā pirmajās spēles 20 minūtēs kļūdījušies mārupieši. Toms jau mums spēlē. Sagaidu klāstā aizsardzības Māņa Pikanelu spēlē valmierieši. Toms no tālās distances netrāp. Tēpās izcīm bumbu. Basketbols ir izrāviens sports, 12 punkti. Tas ir, teiksim tā, 3 punktu metienu, un tu esi apakaļ spēlē jau pilnībā. Mugurēvics, 4. precīzais tālmetiens. Mugurēvics man patīkam pārsteidzis par to Džeku teiktu tā godīgi. Es zināju, ka tāds ir, protams, bet es tā baigi nekad nebiju paskatojis viņam līdzi, un tagad tiešām uzrunā, kā viņš spēlē, patīkam. Tāds kombo gārds, vārds saspēle, 1. 2. numurs. Liela pārliecība. Met, starp citu, 58 iemest tālmetienu viņam regulārā sezonā. 2. šajā rādītājā. Es atpalīju tikai no Markus Akmeņu lauka, no Talsinieka. Mazais mūrnieks. Labi nostrādā aizsardzībā un nobuķē Tēbeli. Saulēcīgi no vājās puses pienāk palīgā. Tēbels tur jau gāja pēc tādiem, viņuprāt, ļoti viegliem punktiem. Mugurēvics pret Gumbeli. Spēl Tēbelim. Černievskis. Divu garo spēlētāju pick and roll sadarbību, un tad vēl beidzās ar 2 punktiem no groza apakšas. Mūrnieks precīzs. Pat prasās vairāk šitāds atgājieni no Valmieras, vai šis augājiens, ja nav metiens izmet ārā. Un tev patīk tie spēlētāji, kas spēlē tā kā tu laiž, vai ne? Uz ātrumu, izmanto savas priekšrocības. Nu, bet katram spēlētājs. Ieliek pleciņu, aizsargam bišķiņu. Katram jāizmanto savas stiprās puses. Tieši tā. Es to pilnīgi pierīdu. Man patīk jauniešu basketbols ātrs, azartisks, ātriem uzbrukumiem, protams, nevis ar pārgalvīgiem un uz dullo, bet kamēr var, kamēr jauni, tikmēr jāskrien. Labi saspēles starp Mugurēvics un Tēbeli. Tāds labs nogriezis Mārupei. Jauns lielākais pārsvars, 15 punkti vadībā jau Mārupē, un Normāls Līšiks pieprasa pārtraukumu. Es vēl gribētu atzīmēt to, ka kļūdu skaits, 8 kļūdas pieņem. Mārupa bišķi iet vairāk tādā modernajā basketbolā. Viņi Valmierieši vairāk kārt tieši ir izmetuši kaut kāds tāds atliecienā 2 punktu metiens kaut kur no groza apakšā. Grūti, teiksim, tā nav tāda brīva metiena tik daudz kā Mārupei. Metienu tu esi apakaļ spēlē jau pilnībā. Bet es tā baigi nekad nebiju paskatojis viņam līdzi, un tagad tiešām uzrunā, kā viņš spēlē, patīkam. Regulārā sezonā, 2. šajā rādītājā. Es atpalīju tikai no Markus. Divu garo spēlētāju pick and roll sadarbību, un tad vēl Mūrnieks precīzs.
Komandas atpakaļ laukumā pēc minūtes pārtraukuma. Normandam Lišikam ir jādomā, kā sakārtot savas komandas spēli. Es gribētu teikt, gan vienāk otrā laukuma galā, kurš pēdējos uzbrukumos aizsardzībā pārāk viegli tieši šīs pick and roll sadarbības izspēlē Mārupieši. Mūrnieks. Tālāk distance nav precīzi, atgūst bumbu valmierieši. Kalniņš ar muguru pēc grozu un skaisti piespēle. Piespēle. Kaut kas arī no modernā basketbola, no Jokiņš paņems ir. Vai arī no pavisam antīkā, no Arvīda Saboņa. Varbūt. Tas, protams, papildus dimensiju piedod jebkuram spēlētājiem. Viņš ir arī labs piespēlētājs. Sitko nesasteidz metienu. Aizsardzībā piezīme. Feldmans tiek sodīts ar personīgo pārkāpumu. Es teiktu, labs sods. Nav piezīme norma, var vienkārši apturēt pretī tev spēcīgāks spēlētājs. Tā kā, ko tur iespringts? Ja piezīme norma atļauj uzsist sodu un pašam labākais lēmums tas bija. Jā, tas noteikti arī jauniem spēlētājiem ir jāsaprot, ka nereti izvairās varbūt tās spēlētāji sist piezīmi, jo varbūt uztver to kā tādu negatīvu kaut kādu statistiku vai kā kļūdu, bet ne. Īstajā laikā, īstajā, teiksim, vajadzīgā situācijā pārkāpt noteikums, tas ir labi spēle aizsardzībā. Sitko sarežģīts metiens no pustālās distances. 14 punktu Markus Sitko rēķinā. Tēbelis uz pretējo malu un precīzi tālmetiens Černievskim. Tēbelis jāapslavē šeit labi. Šajā īsajā rolā nospēlē uzbrukumā. Kalniņš ir muguri par grozu. Meklē Valmieri šo divcīņu 1-1, bet redzam, ka Mārupi viņi īsti tā nerespektē un atstāja Černievsku 1-1, otra aizsarg nesūt virsū, lai neiegūt Valmierieši kaut kur pārsvaru. Pēc viena drībola pull-ups un vēl 2 punkti. Labs posms Černievskim, 1-3 punktu metiens, pustālais metiens. Ir labi pacīnās zem groza. Černievskis jau nokārtojas double-double šajā spēlē. Tieši tā. Kalniņš. Pirmie punkti viņam otrajā puslaikā. Sajūta, ka Valmieri varētu vēl ieķerties šajā spēlē, bet uzreiz Mārupi atbild pretī. Lai Valmieri, viņiem jāsāk tas darīt ir tagad. Viņiem jāsāk darīt tas tagad, jādeldē tas deficīts ir jau tagad, un ko arī no tālās distances izdodās izdarīt. Valmieri 3 minūtes trešajā ceturtdaļā, noteikti, ka vajadzētu vismaz no Valmieras ar skatu punktu dabūt starpību zem 10 punktiem. Pārkāpums cīņā zem grozi. Sitko jau atzīmējies ar 17 punktiem un Mārvis rindās 17 punktu Kilniekam, 18 Mugurevičam un 16 Černievskim. Černievskim atkal tāds 3 spēlētāji lielajos 11. Liela iespēja, ka arī visi 3 varētu sasniegt arī 20 gūto punktu robežu. Černievskis un Mugurevičs arī iepriekšējās spēlēs precīzi 20 guva. Šajā mačā Kilnieks atkal pa sevi atgādina, varbūt nedaudz klusāks, nosacīt nedaudz klusāks arī Tēbelim, 20 par skaits gūtajos punktos, 10+5 viņam. Mūrnieks no tālās distances netrāp. Vēl vien, pat neizcīnīt bumbu, bet iegūt, viņš vienkārši iekrīt Černievskim bumbu grozā. 12 bumbas viņam jau izcīnīts šovakar, jeb šodien. Labs caurgājiens Kilniekam. Nopelna savu 2 sodu metiens. Es teiktu, man ļoti patīk, kā Mārupi spēlē. Viņi atrod tos mismatčus aizsardzībā, kas viņiem ir uzbrukumā, kas viņiem ir vajadzīgi. Ļoti vienkārši izvelk ārā un spēlē 1-1 un sev pagaidām tas ļoti labi strādā. Kilnieks met garām.
pirmā kļūda no soda līnijas. 6 izpildījis, 5 trāpījis. Otrais precīzs. Valmiera bumba, šitko ieved ar Valmieras uzbrukumu. Saudas aizsaka garo spēlētāji. Labi saspēle Valmierai. Jā. Precīzi. Valmiers jāpaslavē ļoti labi, norientējās uz soda metiena līnijas. Saņem šo piespēli, novērtē situāciju, no kurienes nāk palīdzību, kur paliek brīvs komandas biedrs. Pīlāks pārcenšās aizsardzībā, noteikuma pārkāpums, piezīme normas, abām komandām jau piezīme normas sakrā, tā kā pa katru pārkāpumu, kas ir aizsardzībā vai cīņā pa neitrālu bumbu, sekos 2 soda metieni. Tāds ļoti neviedzīgs pārkāpums, es domāju, varēja droši bez tā īsti. Negribu domāt, ka baigi apdraudēja grozi, tāds neapzināts pārkāpums. Valters Pīlāks nav tās lielākās minūtes šovakar, nācis laukumā uz maiņu, grib parādīt, teiksim, tādu labu enerģiju, tādu cīņas sparu, bet šoreiz nedaudz pārcenšās, bet Černiauskas uz soda metiena līnijas. Mēs arī varam pieminēt to, ka Markus Kieps spēlē ar sejas masku, cik pats dzirdēju, nesen vēl bija salauzts deguna. Tā kā jā. Tu neesi nekad spēlējis masku, ne? Nav gadījies. Un cerams arī nebūs. Valmiera bumbu. Noteikās labi nolas piespēle pārķer bumba. Tāds samocīts uzbrukums no Valmieras puses. Tēbels precīzs. Labs caurgājiens no Tēbela. Pēdējā minūte. Trešajā ceturdaļā. Precīzs Pīlāka tālmetiens. Tāds samocīts metīts. Pieps sauc Tēbeli. Aizdzen prom Matrevīts, kā arī grib atrast savu tādu labvēlīgu divu cīņu. Spēlēs 1-1. Uz tā, pagalām neprecīzs metiens Kijopam. Visu uzbrukuma laiks arī iztērēs. Tāda 18 sekundes vēl jāspēlē. Visas tās varēs valmierieši izmantot uzbrukumam. Valmiera tagad varēs izmantot visu trešās ceturtdaļas spēles laiku. Tāds zonas bremzējošs presings no Mārupas puses. Jā, un savā laukuma pusē arī zonas aizsardzība. Tiek pie tālmetiena un to arī realizē valmierieši. Berkolts precīzs, pirmie punkti viņam šajā spēlē. Otrais realizētais metiens 2 jau bija gūti, tagad 5 un vēl iespēja tikt pie 4. punkta šajā uzbrukumā. Var tā teikt, banka ir atvērta. Precīzs arī no soda metiena līnijas. Bez 30 nospēlētām minūtēm, precīzi 10 punktu starpības, 70 Mārupei, 60 Bartāna Valmieras basketbola skolai. Priekšā vēl vismaz 10 minūtes aizrošu basketbolu.
minūtes aiz muguras, vēl vismaz 10 priekšā. 10 punktu pārsvaru pagūši iekrāt Mārupas novada sporta skolas basketbolisti. Unibums salikās 4. sākumā. Rēvits, Pieņēmis, Jops, Černievskis un Tēbels laukumā. Mārupieši un Lācis. Tēbels pie pretinieku groza atkārtots metiens un tomēr nosteigāts. Noteikuma pārkāpums, bet nosteigāts arī noteikuma pārkāpums. Pāriet valmieriešiem. Valmierieši 4. sāk ar Mūrnieku, Gumbeli, Sipko, Berkoldu un Almeisteru. Valmierieši, šis būtu jau brīdis, ka viņam jāsāk cīties pakaļ Mārupei. Es domāju, ka viņi arī visticamāk drīz to arī sāks darīt. Provocēs, mēģinās iet kaut kur pa 2 virsū. Kaut kāds risks noteikti viņiem būs, kaut kur būs jāriskē. Labi spēlē 1-1 Kilnieks. Almeistaram izdodās viņš šoreiz bez noteikuma pārkāpumu pašā caurgājienā beigās atbruņot. Mārupē 5 sekundes uzbrukumā. Tēvels ar bumbu. Labs caurgājiens. Vecīs. Šis ir tieši to, kā es runāju. Valmēji varbūt grib, bet dažkārt par daudz grib, ka nevajag ļoti viņiem mēsties virsū. Varbūt tas viss aizsardzība uzbrukums paši atnāks pie sevis. Tagad pacietīgs uzbrukums un punkts uzreiz ir gūti. Jops spēlē Kilniekam. Es tiek saukts augšā Tēbels uz aizsargu. Teicam, piespēlē ļoti labi uzvalk savu virsmu 2 aizsargs. Kilnieks. 4. rezultīvā piespēle viņam šajā spēlē. Kaut kas jau redzams no tā, ko Tēbels rādīja pusfinālā. 16 punktus doto brīdi. Regulārā sezonā Tēbels bija 8. rezultīvākais spēlētājs, 3. labākais cīņā zem groziem. Un atzīmēsim to, ka viņš šobrīd sacenšas ar gadu vecākiem spēlētājiem. Šeit vēlreiz veiksmīgi viņš pabeidz pick and roll sadarbību. Interesanti redzēt to no Mārupas, kā viņi iesaista Černievski un Tēbeli tajos pick and roll sadarbībās, ko varbūt Valmieri īsti nav gatavi. Bet tajā pašā laikā var pieminēt, ka Valmieri arī maus tādā smalballā. Nu jā. Jo viens ir, protams, spēlēt pašam tos pick and rolls un tādās situācijās, vienalga, kurās situācijas spēlēt sev ierastās pozīcijās. Un bieži vien ja 2 garie spēlētāji uzbrukumā iesaistīti ir pick and roll sadarbībā, tad aizsardzībā viens no garajiem spēlētājiem visticamāk ir jau tādā neierastā pozīcijā. Un tur var noķert uz kaut kādām kļūdām. Minūtes pārtraukums. Godīga un tīra spēle nav tikai par noteikumiem. Tā ir par cilvēkiem, kas tos ievēro laukumā un ārpus tā. Tiesneši, treneri, vecāki, skatītāji. Mēs visi veidojam vidi, kurā aug mūsu jaunā paudze. Azarts iedegas ātri, bet tas mēdz aizmiglot robežas. Atceries, tava pārspīlētā agresija nav spēks, tā ir vājuma pazīme. Nekļūsti par traipu. Uzvedies bērnu un jauniešu spēlēs, kā īstam atbalstītājiem pienākas. Respektējam mūsu jauno paudzi un ikvienu sev apkārt. Neesi traips. Turēsim basketbolu tīru. Aicina Latvijas Basketbola Savienība.
iespējas zem valmieriešu groza, tālu izspēle un kļūt neizdodas. Viņš šeit nopirkt iespēju. Treneris Škauters uzmundrina komandu. Redzam viņam fonā no viņa palīgiem. Jānis Putāns vēl pagājušajā sezonā strādāja Valmieras basketbolu skolā, arī Valmieras lielajā komandā. Līdz groza apakšai. Labs caurgājiens no Mūrnieka. 10. punkts arī Ralfam Mūrniekam. Tēbels satīra aiz Mugurēvics. 20. punkts viņam. Tēbels labi ieslēdzies, ir certajā 8 punkti jau. Jā, un jau 8 izcīnītas bumbas. Kopā spēlē 3 no tām pie pretinieka groza. Es arī gribu teikt to, Mārup dara to, ko viņi visu sezonu dara. Viņiem ir spēlētāji, kas veido, Kijovs, kas veido uzbrukumu, un pārējie, kam ir jāgūst punkti, tie arī gūst punktus savējos. Neko nesarežģīt. Mugurēvičs. Pret Mugurēvičs noteikti ir agresīvāk šādās situācijās jāspēlē. Viņš nedrīkst, iznākot no aizsaga, redzēt principā tādu netraucētu skaidru mērķi, kur uzbrukt. Principā nav rokas viņam sejā, kārtējs precīzais tālmetiens. Un atkal jau Normundam Lišikam jāprasa minūtes pārtraukums. Nāk pie sevis. Tagad pacietīgi sevi. Teicam, piespēle ļoti labi uzvalk savu virsmu 2 aizsargs groziem. Un atzīmēsim to, ka viņš šobrīd sacenšas ar gadu vecākiem. Līdz groza apakšai. Es arī gribu teikt to, Mārup dara to, ko viņi visu sezonu dara. Viņiem ir spēlētāji, kas... Mugurēvičs. Pret Mugurēvičs noteikti ir agresīvāk šādās situācijās. Redzējām tūplānā Ralfu Mugurēviču. Šīs spēles rezultīvāko spēlētāju ar 21 gūtu punktu. 5-8 tāmetienu šovakar šodien. Laikam jau var teikt vakars, jo tulīt jau 8 tuvojās. Tāds labs pārsvars dabūs Mārupē +17. Jā. Gribu domāt, ka Valmierai ir jānospēlē, principā ir perfekts atlikušās nepilnas 6 minūtes. Principā uzbrukumā katru reizi praktiski ir jātiek pie kaut kādām labām situācijām, jāgūst punkts. Nedrīkst ļaut vairs gūt punkts arī daudz mārupiešiem. Tad es gribu pieminēt arī to basketbolistu, kas vakar skatījās Rītas Viļņas spēlē pret Aiku. -18 bija spēlē un vienkārši 6 tālmetiens iemet un atgriezās spēlē un arī uzvarēja basketbola Champions League. Protams, comebacki, ja šīs lielās atspēlēšanās, nezinu, jau pirmie tādi slazdi pagaidām izdodās Mārupē no tiem tikt ārā. Tad jāzīmē, šobrīd rezultāta starpība ir tāda, ka Valmierai tikai vienā ceturdaļā ir izdevies gūt vairāk punktus nekā šobrīd šķir komandas. Ārtūrs Kilnieks labā caurgājienā. Atkal nopelna sev 2 sodmetiens.
Arturs Kilnieks precīzi 20. punkts šajā spēlē. 3-6 no 2 punktu zonas un 2-5 no 3 punktu zonas. Tā kā ar labu precizitāti uzbruk. No soda metiena līnijas arī 8-10. Jā, no otrā spēle šajā fināla turnīrā, ka izpildīs 10 vai vairāk soda metienas, ceturtdaļfinālā pret Kraukļu basketbola skolu trāpīja 14 no 16. Labs eiro solis Sipko. Labs sods no Mūrnieka, teiksim, lai negūtu 2 punktus, neatļaut gūt Tēvelim. Černievskis precīzi no tālās distances, 20 punkti arī viņam. Nu, un otrā spēle pēc kārtas Mārupei, kad 3 spēlētāji gūs 20 vai vairāk, nu ļoti iespējams, viss 4. Černievskim 20. vai 4 spēlētāji. 20 vai vairāk punktu, nu tas vēlreiz pasvītro šo Mārupas komandas dziļumu. Varam arī pieminēt to, ka Černevskim jau ir 14 atlēkošās bumbas. Jau 35 efektivitātes savākts tajā spēlē. Jā, lielisks sniegums fināla mačā Rihardam Černievskim, kurš, starp citu, arī ir 2008. gadā dzimis spēlētājs, tā kā viņam vēl viens gads jaunatnes basketbolā ir priekšā. Bet, nu, ja viņš turpinās šādi spēlēt, ļoti iespējams varētu būt arī maz spēles viņam nākamā sezona jaunatnes līgā, kad arī būs, ticamāk, jāspēlē jau Ramentu nacionālā līgā, vai, nu, kas zina, kā izvērtīsies vai kā veidosies jau tagad spēlē Ramentu. Jā, vai kā veidosies tā sadarbība, nu, kas Latvijas Universitātes un Mārupas komandām? Jāskatās, kā Latvijas Universitāte izdomās, vai dos iespēju vai nedos iespēju, bet, nu, pēc šitās spēles treneris skatās, tad, nu, es teiktu, tā droši var dot iespēju. Kaut ko mēģināt sākt ar treniņiem, parādīt, vai ir to gatavs vai pats to vēlās. Tā dzīvosim, redzēsim. Nu, jāsāk steigties, protams, jau valmieriešiem. Kalniņš pēc tāds pick and pop sadarbības met no tālienes. Plus 20 jau Mārupas sporta skolai. Mārups nekur nesteidzās. Ilgs uzbrukums no viņa puses. Neko nesarežģīja. Preslīs Raimonds Feldmanis. Otrais tālmetiens viņam šajā spēlē. Un turpina audzēt pārsvaru. Jauns lielākais pārsvars Mārupiešiem. Toms met garām, atgūst bumbu valmierieši. Vēlreiz no tālās distances neprecīzi Sipko neizdodas pielabot. Nu, un laikam, jāsaka, pēdējās 3 minūtes ir jānoskaidro tikai un vienīgi spēles gala rezultāts. Kijops jau riņķo. Dancina pretinieks, kas izmisīgi cenšas viņu noķert. Nu, cik ilgums jāgaida, Edvard, lai mēs redzētu arī tālākos, varbūt abu komandu rezervists laukumā. Es domāju, ka abu treneri visai drīz dos iespēju uzspēlēt arī tiem puišiem, kas varbūt līdz šim ir mazāk spēlējuši. Es domāju, ka kāds varbūt vēl nepilnu minūti. Nu, jau Valmies rindās jau spēlē ir iesaistījies. Spēlē ir iesaistījies numurs 66 Ričards Zariņš. Jā, nu, Miķels Liepa vēl pagaidām nav bijis laukumā. Kārlis Roderts. Varbūt gribētu teikt, ja spēle jau esmu diezgan simtsenīgi pārliecināts un noskaidrots, ka tā ir Mārupa ir uzvarējusi, gribētu dot, lai treneris dod iespējas uzspēlēt tālākiem soliņu cilvēkiem, lai arī viņi kaut cik arī... Nu, lai viņi piedalās, lai viņi izbauda to atmosfēru, kā ir būt laukumā fināla spēlē, kā ir pielikt savu roku. Nu, redzam arī, ka tur
mēs redzam, ka zālē ir varbūt tūlīt arī ekrānā redzēs arī treneris Dāvs Čodorsovs. Tālākos rezervistus pieceļ laukumu, pieceļ kājās. Jo piekritīs, Edvard, nevar tikai līderi izcīnīt čempionu titulu. Jo tev ir vajadzīgi tie komandas biedri, kas tev treniņos izrāda lielāku vai mazāku pretestību, bet jebkurā gadījumā, lai mēs treneri pat kādreiz, lai tu vari pat vingrinājums iedot treniņā, kādu tu esi iedomājies, tev ir vajadzīgs noteikts skaits to spēlētāju. Un ja nav, teiksim, šie čaļi, kas varbūt šajās izšķirošajās spēlēs mazāku laiku pavada laukumā vēl kaut ko, un ja viņi nenāktu uz tiem treniņiem un to nedarītu, nepiedalītos visu sezonas gaitā, tā komanda nevarētu sagatavoties tik labi un tā spēlēt, kā viņi šobrīd spēlē. Tā kā, principā visi no pirmā līdz pēdējiem spēlētājiem ir iesaistīti šajos komandas panākumos. Tagad jau var simtprocentīgi teikt, ka Dāvis Čoders ir iesaistījis pilnībā visus spēlētājus no soliņa. Laukumā ir nācis Rodrigos, atvainojos nepareizi izrunāšu, Skvirēckis, numur 7 Jēkabs Zerdiņš un numur 15 Lukas Lepčenko. Kijopa uzdevums, saspēles vai tev uzdevums ir izkārtot kādu metienu saviem komandas biedriem, kas tikko nākuši laukumā, bet viņš izšķirās uzbrukt pats. Es jau gribu teikt, tikai jānoskaidro gala rezultāts, kāds ir. Var teikt, varam apsveikt Mārupas sporta skolu. Pirmais U19 tituls Mārupas novada sporta skolai. Kā jau minēju, pagājušā sezona bija diezgan tuvu. 2006.–2007. gadā dzimušie spēlētāji ar treneri Oskaru Zurkovu pie komandas stūres, ko neizdevās izdarīt tiem puišiem, to izdara jau šī nākamā paudze, kurš tad cik daļa no pagājušā gada spēlētājiem arī jau šie 7. gada Kijopas Kivlenieks, kas bija ļoti nozīmīgi spēlētāji arī pagājušā gada modelī, beidzot izcīna šo titulu. Kā mēs jau redzam, Mārupas vecāki ir celušies kājās. Ko mēs varbūt šodien neesam pieminējuši, šodien ir fantastiska diena. Māmiņa diena, māmas diena. Tā kā Mārupas puišu mammas saņem šobrīd jau tādu ekstra dāvanu mātes dienā, bet tas, protams, nenozīmē, ka kaut kādā ziņā mazāku atzīmējams arī pretinieki, jebkuras, visas mammas. Jā, nebūs vairs uzbrukumi, tomēr jau šobrīd droši var teikt, spēles gala rezultāts 93-76, Mārupas novada sporta skola triumfē U19 Latvijas jaunības basketbola līgas finālā. Svinības var sākties Mārupai. Jā, svinības var sākties, tātad Mārupa pirmie un Bērtānu Valmieras basketbola skola otrie. Apsveicam arī viņus, protams, viņiem visnoteikti tāds varbūt rūgtums, kā nekā viņi viņi saglabā to pašu vietu, kurā viņi finišēja regulārā sezonā. Neizdodās varbūt ne uzlabot, ne arī kaut kādā veidā to pamainīt. Svinības turpinās pēc mirkļa apbalvošanas ceremonijas. Atgādināsim, 3. vietu izcīnīja Daugavas sporta nama komanda, treneris Artūrs Ronis, Raivo Otersons, bet mēs ar Edvardu Egli no jums šobrīd atvedamies, un kas zina, varbūt tiekamies nākamgad U19. Varbūt. Jā. Paldies jums! Visu labu! Pirmais metiens neprecīzs, bet ar otro valmieriešiem izdodas. Kāds favorīts. Mūrnieks līdz apakšai. Noteikti viens no gudrākiem treneriem, pie kā tas ir strādājis.
Es teiktu, es varbūt bijām vienā komandā un jau nebija ar to problēmas atnākt atpakaļ uz jaunas līgu. Nu, labi, saspēle. Skaists, give and go. Nu, vēlreiz, bet tas ir tauntiens. Nostaigāt robežas. Černevskis. Precīzi. 40. Tas jaunas līgā ir tiešām augsts. Siko precīzi. Siko vēlreiz. Kalniņš. Precīzi. Kalniņš teicam pacīnās. Mugurevičs. Trīpulu metiens. Precīzi. Es vēl gribētu atzīmēt to, ka kļūdas skaits 8 kļūdas regulārā sezonā. Otrais šajā rādītājā. Es atpalīju tikai no Markus. Kalniņš ar muguru par grozu. Skaisti piespēle. Kalniņš ar muguru par grozu. Pēc viena drībla pull-ups un vēl 2 punkti. Un tādās precīzs. Tiek pie tā metiena. Mugurevičs. Pret Mugurevičs noteikti ir agresīvāk šādā. Pret Kraukļu basketbolu skolu krāpīja 14 no 16. Un labs eiro solis. Černievskis. Precīzi no tālāk. Neko nesarežģīt. Preslīs, Raimonds Feldmani. 6. Ričards Zariņš. Kāda Kjops, Kivlenieks. Tas bija ļoti nozīmīgi spēlēt arī pagājušā gada triumfē U19 Latvijas jaunas basketbola līgas finālā. Sākties Māru